Jā, es gribos kaut kā ķaunas velobraucienu nāks. Ideja par vērienīgu velobraucienu organizēšanu radusies Liepājniekam Mārim Vītolam, kurš šodien gan bija maniem dalībniekiem, gaidāmais velobrauciens raisīja pozitīvas emocijas. Viss tas process, man liekas, tas brauciens kā tāds, vismaz ārpus no ikdienas var izrauties. Nav jādomā par ikdienas visādām lietām. Nav jau pirmā reize, kad dodos tādos izaicinājumos, un līdz ar to gribās atkal ar jaunu apņēmību, jaunas pārbaudījumus, apceļot. Nepazīstams vārds. Jā. Čau, Trusi! Čau, Makito! Kāda tev klājās? Man klājas ļoti labi, kā tev pašam? Nu, nekādu vien dzīvojam. Klausies, tagad skatos video, jā, kā teikt, pa velo izaicinājumu, kur mēs pagājušajā reizi organizējām. Es tā domāju, mošs, ka organizējam arī šogad. Ir jau noorganizēts, tikai jāpiedalās. Tu bļāvēc, un kād stāsts kaut ko vairāk man? Mēs augustā, 1. līdz 10. augustam, tiekamies Liepājā 12:00. Uz kuriem mēs braucam? Mēs braucam uz Lietuvu, caur Palangai, uz Šauļiem, pēc tam uz Latviju, caur Jelgavu uz Liepāju. Bet es teikt, ko man teikt darīt? Brauc ar lidmašīnu šur, vai brauc ar mašīnu, vai arī ar riteņu, ja tev ir uz vietas. Nu, ritenis man ir. Davai, bet pagad, tas ir pēc 2 mēnešiem. Es paspēšu? Paspēs droši, tev laiks paspēs, varēs vēl pačurāt apstājoties. Labi, davai sarunāts. Tad davai teikt, kur mēs tiekamies? Pie Līzes viesnīcas Liepājā, 12:00. Ok, sarunāts, davai tad. Es gatavojos. Jā, gaidīšu tevi. Davai, čau! Čau! Tātad ir ļoti svarīgi zināt, ko ņemt līdzi uz velo braucienu. Tātad, ņemam somu un sākam krāmēt. Protams, sākam ar guļamais, kā nekā, lai mēs varētu gulēt. Tālāk, protams, kurpītes, atstarojošā veste, kabatas lukturītis, protams, arī tīras apeņas. Nedrīkst arī aizmirst par virtuves servīzi. Tas ir ļoti svarīgi. Viens no svarīgākajiem arī ir, protams, arī higienas preces. Mutes atsveidzinājušais līdzeklis, zobu pasta un matu mazgājamais. Protams, arī nepieciešams līdzi ņemt arī dažādākos ēdienus, lai mēs būtu paēsti. Tad, protams, arī bikšeles, svaigi sieriņi, protams, kādu kankariņu, siltam, un, protams, arī netik siltam laikam. Ieskaitot arī pumpi, lai varētu savest savu velospēdu kārtībā, ja tiem kaut kas notiek. Protams, neaizmirstam arī par izsargāšanos. Un visnotaļ arī pasi. Pasi ir viena no visgalvenākajām vietām, kas ir nepieciešama velo braucienā. Ir ļoti arī svarīgi tas, lai būtu kāda rezerves nauda. Rezerves nauda domāta tam, lai būtu ko nopirkt papildu spēku priekš sevis. Dalības maksa šajā braucienā nav iekļauta. Tā, somu mums ir sakrāmēta. Tagad mums somu sakrāmēta, bet mēs esam piemirsuši vēl vienu vietu. Tā noteikti ir
telts. Tāpēc, ka mēs dzīvosim brīvā dabā. Es esmu Markito, un es dzīvoju Anglijā. Es braukšu ar velosipēdu uz Latviju. Piesakies! Velo izaicinājums 2011. 1.10. augusts. Vairāk info lvdt@inbox.lv. Tiekamies!